tad darbojās tā politika. Ja? Kas ir konstitūcijas? Konstitūcijas ir arī tāda viena no modernās politikas izteiktām pazīmēm, kas saka, ka valsts darbības pamatā ir noteiktas tiesiski fiksētas un kodificētas normas, ja, uz kurām tad balstās valsts darbība reālajā dzīvē. Ja? Proti, tas ir šis te pamatlikums. Ja? Likums, kas konkrētajā valstī atrodas vispārējo likumu pamatā. Ja? Vāciski viņi tieši tā arī sauc Grundgesetz, ja? Respektīvi, tā saka, pamatlikums. Ja? Un tas ir bijis tāds viens no konstitucionālismas kopumā ir arī bijis viens no tādiem modernās politikas fenomeniem, kas ir attīstījies apmēram tajā pašā laikā, par kuru es jums te stāstīju, proti 18. 19. gadsimts, kad tad, dīvainā kārtā mēs saprotam, ka politikas leģitimitāte, kas tradicionāli tad vēsturiski ir bijusi saistīta ar dažādu dievišķu sankciju un tā tālāk, politikas leģitimitāte tiek ļoti cieši piesaistīta legalitātei, ja? Proti, ka valsts darbības pamatā ir likums. Ja? Konkrēts rakstīts likums. Ja? Nevis kaut kāds dieva likums, kurš ir tur iecēlis karali Jānu vai Pēteri par konkrētās teritorijas valdnieku. Ja? Bet gan ir konkrēts rakstīts likums, kuru var izlasīt un interpretēt. Ja? Šis likums, ja, pamatlikums, tad arī ir tas, kas nosaka šīs valsts tālāko attīstību. Ja? Un ir ļoti nozīmīgs šīs valsts identitātes pamats. Ja? Mūsdienās, kā mēs to tīri labi zinām, arī mēs uzskatām, piemēram, Latvijas Republikas Satversmi par ļoti nozīmīgu valsts identitātes simbolu, ja, īpaši tādēļ, ka tas ir ļoti sens un salīdzinoši, ja, viņš kā nekā pieņemts 1922. gadā. Un tā tālāk. Ja. Un šis likums tādu attiecīgi nodrošina valsts funkcionēšanu. Tieši šī tradīcija, proti, ka visai valsts iekārtē ir jābūt balstītai noteiktā rakstītā tiesiskā normā, ja, ir arī samērā nesena, bet mūsdienās tā ir kļuvusi par pašsaprotamību, un viena no pamatfunkcijām, ko tad mēs atrodam visās konstitūcijās, ir galvenie politiskās sistēmas un varu darīšanas principu apraksti. Ja? Konstitūcijas pasaulē mēdz būt dažādas, un viņas joprojām top un tiek mainītas un grozītas, un konstitucionālā politika pasaulē ir ļoti dinamisks process. Mēs zinām, ka ir valstis, kurās ir bijusi tikai viena konstitūcija, piemēram, Latvijā ir tikai viena konstitūcija bijusi vēsturiski. Ja? Mēs zinām, ka brāļiem lietuviešiem un igauņiem ir bijušas divas, ja, jo viņiem vairs nav spēkā šī starpkara perioda konstitūcija. Tad savukārt citās valstīs ir konstitūcijas nepārtraukti tikušas grozītas, ja, tur sākot ar to, ka mēs pārējām no monarhijas uz republiku un tā tālāk. Eiropā, piemēram, Francija ir valsts, kurā pēdējo 200 gadu laikā ir bijušas neskaidrs salīdzinoši daudzas konstitūcijas un tā tālāk. Konstitūcijas mēdz būt garas un mēdz būt īsas. Latvijas satversme ir salīdzinoši īsa. Mēs zinām, ka virknē citu valstu konstitūcijas ir krietni garākas. Vācijas pamatlikums ir garāks, arī Krievijas federācijas konstitūcija ir garāka. Šīs konstitūcijas tad tradicionāli ir tās, kas savā ziņā kalpo pār konkrētās valsts identitātes pamatu. Ja? Vienlaikus, protams, ka tās attīstās laika gaitā un konstitūcijas tiek grozītas. Arī mūsdienu Latvijas Republikas satversme vairs nav tāda, kāda tā bija 1922. gadā, kad tā tika pieņemta, un tā nav pat tāda, kāda tā bija 91. gada augustā, kad tās darbība de facto tika atjaunota. Ja?
Un konstitūcijas mēdz būt rakstīts un mēdz būt nerakstīts. Piemēram, Lielbritānija un vēl dažas valstis ir slavenas ar to, ka viņām nav rakstīts konstitūcijas, ka viņu konstitūcijas balstās savu veidu parāžu tiesībās. Bet tā ir krietni atšķirīga tiesību sistēma, kurā tāda konstitūcijas, kā viena konkrēta dokumenta, proti Lielbritānijas konstitūcija, jūs nevarat viņu atrast kaut kur uzrakstīt, viņa balstās lielā mērā laika gaitā sevi pierādījušās tradīcijās. Ja? Tāpat tās ir konstitūcijas, kas ir vairāk tādas orientētas uz teksta precizitāti, uz tā juridisko spēku un juridisko formulējumu. Ja? Un ir tādas konstitūcijas, kas ir vairāk tādas iedvesmojoši teksti, tādi, kuri vairāk runā par valsts pamatvērtībām, par valsts identitāti, par valsts vēsturi, par valsts pamatprincipiem un tā tālāk un tā tālāk. Latvijas Republikā, kā jūs to visi ļoti labi zināt, šī gada 19. jūnijā tika pieņemta konstitūcijas preambula, respektīvi tas vēsturiski principiālais ievads, kurš oficiāli nesaucās preambula, bet oficiāli saucās vienkārši satversmes ievads. Ja? Tas ir pabīdījis Latvijas konstitūciju mazliet vairāk tādā dzejnieku, jeb mācītāju konstitūcijas virzienā, jo līdz šim Latvijas Republikas satversme ir bijusi vairāk juristu. Ja? Jo lielākā daļa arī no Latvijas satversmes tēviem ir bijuši tieši juristi un nevis mācītāji vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Vēl par dažādiem, piemēram, ir valstis, kurās konstitūcija nav viens likums, bet ir vairāki likumi. Viena tāda valsts ir, piemēram, Izraēla, kur arī nav tāda viena atsevišķa dokumenta, kas sauktos Izraēlas konstitūcija, tāpēc, ka Izraēlas konstitūcija ir sadalīta vairākos likumos, ar konstitucionālu spēku un tā tālāk un tā tālāk. Un šajā ziņā, ar ko ir saistīts šo konstitūciju garums? Jūsu sirmais pasniedzējs jums nelika lasīt pārāk garu tekstu, vai ne tikai 22 lapus Latvijas Republikas satversmi, tad, kad jūs pildījāt testu. Ja, tas nav pārāk daudz, salīdzinot ar dažu citu valstu konstitūcijām. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka konstitūcijās piemīt dažādi detalizācijas pakāpe. Proti tas, kādā veidā tad, cik sīki konstitūcijas apraksta konkrētās valsts politisko sistēmu. Ja? Un šajā ziņā konstitūcijas mēdz būt dažādas detalizācijas pakāpes. Latvijas Republikas satversme ir salīdzinoši vispārīga, lai gan, protams, tā atsevišķos gadījumos ir arī ļoti precīzi, bet atsevišķos gadījumos, citās konstitūcijās ir krietni vairāk, precīzāk noteiktas normas, kuras jūs esat visi burvīgi apguvuši, tad, kad jūs pildījāt testu, vai ne, par šo Latvijas Republikas satversmi. Kas ir tās trīs pamat lietas, kas ir jāietver katrai konstitūcijai, lai tā varētu uzskatīt par tādu? Kādam kaut kādi jautājumi? Mācītāju konstitūcijas, tās ir tādas iedvesmojošas konstitūcijas, kuras vairāk runā par principiem, vairāk runā par tādu Amerikas Savienoto Valstu konstitūciju, starp citu palasiet, viņi ir ļoti lielā mērā mācītāju konstitūcija, jo viņi ir mazāk orientēti uz to, tā saka, juridiskās normas precizitāti, cik vairāk par principiem, vairāk par cilvēku cieņu, vairāk par demokrātiju un tā tālāk un tā tālāk. Tādā nozīmē mācītāji, kā tādas konstitūcijas, tādā sprediķa formā tādas, vai ne? Paskatieties, jūs varat tāpat, kā saka, tur we the people, vai ne, šī te Amerikas konstitūcija. Vēl kaut kādi jautājumi? Kaut kas tāds, kas... Kā darbojas tās nerakstītās konstitūcijas?
Jā, tas ir labs jautājums. Nerakstītās konstitūcijas darbojas tādā veidā, ka konstitucionālas normas lielā mērā balstās paražu tiesībās. Restīvi, ka tas nav piefiksēts, bet tā ir pieņemts. Ja? Un tā kā tas ir saistīts ar šo, kā saka, Britu gadījums savā ziņā ir tāds ļoti ilustratīvs, jo tur tas ir pieņemts tā, ka tā arī ir pavisam citādāk tiesību sistēma, ja, kur ļoti liela nozīme ir precedentam. Vai ne? Un tad, ja tur ir pieņemts, ka, kā saka, mums ir kaut kāda norma, kura mums ir jāievēro, ja, tad par cik tas līdz šim tā ir bijis, tad tas ir pietiekoši iemesls, lai pieņemtu, ka šī norma ir jāievēro arī turpmāk. Vai ne? Tādā ziņā, proti, tas ir, kā saka, noteikti institucionāli regulējumi, vai ne, kas tad tiek ievēroti, kaut arī viņi nav vienā papīrā kaut kur sakoncentrēti. Jā. Kādā veidā šo kārtību var mainīt tādā gadījumā, vai viņiem tas netiek praktizēts? Viņiem tas tiek praktizēts, bet tas tiek praktizēts ar atsevišķiem lēmumiem. Tā, ka, kā saka, jo tur, kā saka, ja nav konstitūcijas, tad nav arī ko grozīt, vai ne? Jā. Tīri praktiski viņi varētu likvidēt, pieņemsim to karalienes institūciju, visu to tikai, un viņiem nav nekāda likuma, kas viņiem liek to darīt. Es domāju, ka monarhija noteikti ir nofiksēta tajā viņa konstitucionālajā iekārtā kā tāda. Neprot, ka pastāv kaut kas tāds kā monarhija. Bet tas, ka Briti ir apsprieduši, kā saka, Tonijs Blērs vēl pirms kaut kāda laika, 90. gados nāca klajā ar diezgan skaidru iniciatīvu, ka viņi patiešām grib padarīt Angliju par republiku. Vai ne? Bet pēc tam tur kaut kā tas viss aizpeldēja un šobrīd par to tā īpaši netiek runāts. Bet tas ir, tā ir, kā saka, to jūs varat noteikti atrast pietiekoši daudz stāstu par to, kā tad īsti strādā Britu politiskā sistēma, arī bez rakstītas konstitūcijas. Es domāju, ka par to jūs varat pietiekoši daudz interesantus stāstus atrast internetā. Vēl kaut kas? Jā, tas ir atkal, kā saka, mazliet cits jautājums. Mēs parunāsim mazliet par to, ka karaliene nav vienkārši kaut kāds greznuma priekšmets. Karalienē ir sava vieta politiskā sistēmā, un tā ir tā funkcija, kas īstenībā, par kuru es jums neesmu blēdīgs vecis būdams, es neesmu jums pastāstījis. Jo tad, kad mēs runājām par šīm trim varu dalīšanas veidiem, es nepieminēju vēl vienu konkrētu valsts varas atzaru, kurš pastāv visās valstīs, bet viņš, viņš kaut kur cirkulē starp šīm trim varām, izpildvaru, likumdevēju un tiesu. Un tā ir tā sauktā valsts galvas funkcija. Valsts galva Latvijā, kā jūs to zināt, ir Latvijas valsts prezidents, par kuru nevar pateikt, vai viņš ir īsti likumdevēja vara vai ir izpildvara. Viņš ir drīzāk izpildvara. Bet viņš vienlaikus nav, protams, valdības loceklis un nekas tam līdzīgs. Viņam ir šī īpašā funkcija, valsts galvas funkcija, kas ir tāda, kā saka, papildus funkcija šīm te trim sadalītajām varām, par kurām mēs runājām. Lielbritānijā un visās citās monarhijās tas ir ļoti vienkārši, jo tur, protams, valsts galvas funkcija ir automātiski monarhs. Vai ne? Prezidentālās republikās arī tas ir salīdzinoši vienkārši, tāpēc, ka prezidentālās republikās valsts galva ir, protams, ka šis pats tieši vēlētais prezidents. Parlamentārās republikās, kā mēs, mums ir nepieciešama īpaša institūcija, kurš tad ir šis valsts galva, valsts prezidents, kuru ievēl parlaments, un kurš tad izpilda noteikts funkcijas, kuras lielākoties ir ceremoniāls, proti tās ir visas šīs klasiskās monarha funkcijas, jo tas, kā es te kaut kad jau izklaidēju studentus, jūs zināt, ka krējumu, tad, kad pērk veikalā, jūs varat nopirkt krējumu un nopirkt krējumu izstrādājumu, vai ne? Tad tieši tādā pašā veidā, tas prezidents patiesībā
parlamentārās republikās ir tāds savu veidu monarha izstrādājums. Ja? Viņš ir, respektīvi, viņš aizstāv. Bet tāpēc, ka viņam patiesībā ir šīs reprezentācijas funkcijas, viņš ar savu personu pārstāv valsti. Ja šajā brīdī atvērtos durvis un ienāktu cienījamais Bērziņa kungs pa durvīm, tad tajā mirklī jums būtu jāceļās kājās, lai arī ko jūs nedomātu par Bērziņa kungu kā tādu, ja, kur ir iemesli, kā saka, domāt par viņu arī daudz ko labu, ja, bet jūs celtos kājās tāpēc, ka viņš pārstāv valsti, ja, viņš ir, kā saka, amatpersona, ja, kas tieši tāpat kā ģērbonis un kā karoks, ja, ir valstiskuma simbols. Vienlaikus, protams, ka valsts galva ir arī apveltīts ar noteiktām politiskām funkcijām. Latvijā valsts galvam ir zināmas politiskas funkcijas. Viena no šīm politiskām funkcijām viņam stāv priekšā tuvāko nedēļu laikā, proti viņam būs jānominē nākamais premjera kandidāts, kas ir ļoti nozīmīga funkcija, kur īstenībā valsts prezidents var izvēlēties un darīt to, ko viņš grib. Citās valstīs viņam tādas funkcijas nav, vai viņas ir krietni ierobežotākas, ja, parlamentārās valstīs. Savukārt, citās viņam Latvijas gadījumā valsts galvam ir ne tikai reprezentācijas funkcijas. Jūs, piemēram, paskatāties uz Vācijas federālo prezidentu. Kāds zina, kā sauc Vācijas federālo prezidentu šobrīd? Ko? Jūs vispār kādreiz kaut ko lasat? Es vienkārši tas nav tāds, tas ir tīri tāds pētniecisks jautājums. Ja jūs gribat studēt sabiedriskās zinātnes, kā saka, ir šausmīgi grūti studēt sabiedriskās zinātnes, ja jūs nemaz neinteresē tas, kas notiek sabiedrībā. Tad, lūk, tas nav būtiski šajā gadījumā. Tas nav nekāds brīnums, ka jūs nezināt, kā sauc Vācijas federālo prezidentu. Vācijas federālo prezidentu sauc Joachims Gauks, bet viņa funkcijas patiesībā ir krietni vēl ierobežotākas nekā Latvijas valsts prezidentam. Viņš, piemēram, nevar nosaukt jebkuru personu par kancleru kandidātu, kur pretī Latvijas valsts prezidents var nosaukt principā jebko, kas viņam ienāk prātā par ministra prezidenta amata kandidātu. Viņš, un, piemēram, mūsu prezidentam vēl ir šī specifiskā suspensīvā veto tiesība, proti, ka viņš var, ja viņam kāds likums nepatīk, viņš var viņu sūtīt atpakaļ uz Saeimu un lūgt pārskatīt. Ja? Daudziem prezidentiem arī šīs funkcijas nav parlamentārās republikās. Ja? Citādi sakot, tas ir tik daudz. Turpretī monarhijām tas ir salīdzinoši vienkārši. Kaut arī mēs zinām, ka monarhi lielākoties nekādas konstitucionālas politiskas funkcijas neīsteno. Ja? Varat iedomāties, jūs tur noteikti esat saskatījušies visādas tur Britu monarhijas ārējos šovus, vai ne? Tur visādas tur karaliskās kāzas un Keitas Middletones un kas tur tikai vēl ne, vai ne? Uz ko viņi, protams, apzināti strādā, vai ne? Lai vienkārši padarītu to savu valsti kaut kādā ziņā populārāku pasaulē. Tā īpatnība tur ir tāda, ka Britu monarhs ir vispār šausmīgi švaks pēc politiskām funkcijām, tādā konstitucionālā nozīmē. Varat iedomāties, ka karalienei viņai neļauj nolasīt, viņa katru gadu atklāja parlamenta sēdes, ja, respektīvi sākumu pirmo sesiju, ja. Tāpat kā valsts prezidents Latvijā. Bet viņam Lielbritānijā nav atļauts pašai savu runu nolasīt. Viņa rasa runu, kuru viņai ir uzrakstījis premjeras priekšā. Varat iedomāties, ja jums tas liekas ok, iedomājieties, tas ir pazemojoši. Cilvēkam pat savu runu neļauj teikt, vai ne? Kad viņš tajā ziņā ir salīdzinoši švaks, bet, protams, ka viņai, Anglijas karalienei, ir ļoti, ļoti nozīmīga šī reprezentācijas funkcija, un viņa, protams, Anglijas gadījumā, tāpat kā daudzās citās valstīs, patiesībā funkcionē kā tāds valsts pirmais diplomāts. Mēs zinām, ka Latvijas gadījumā līdzīgs piemērs bija Vairavīķa Freiberga, kas bija ļoti ārpolitiski veiksmīga un ietekmīga. Savukārt, Britu karaliene arī ir faktiski, kā saka, tāds valsts pirmais reprezentants uz ārpusi. Ja nemaldos, tad pagājušajā gadā bija ļoti liels notikums Britu salās, kad Anglijas karaliene pirmo reizi, kā saka, pēdējo 100 gadu laikā devās vizītē uz kurieni? Nē, uz Īriju. Īrija arī ir. Teiksim, tieši tāpat kā mums ir šis tas, ko pateikt Krievijas federācijai, īriem arī ir šis tas, ko pateikt Lielbritānijai. Bet jūs tā, neviens neko tādu nav dzirdējis, tas viss ir kaut kur no citas pasaules. Es kaut kā saka,
diezgan savdabīgi, bet nu labi. Okay, tad atgriežamies pie konstitūcijām kā tādām. Ja? Un kas tad ir tās 3 lietas, kas ir jāietver jebkurai sevi cienošai konstitūcijai? Tā, lai viņu uzskatītu par tādu, kā saka, normālu konstitūcijas tekstu, pēc kura var darboties kāda valsts. Ir 3 tādas lielas pazīmes un 3 lielas sastāvdaļas. Pirmā no tām ir, protams, tas, ko mēs jau te runājām, galvenie politisko institūciju veidošanas principi un attiecības. Ja, tas ir viss, proti, kādas ir attiecības starp šiem sadalītajiem varas atzariem. Ja? Kā viņi tiek veidoti, piemēram. Ja? Vai mēs, piemēram, valdību vēlam tieši no sabiedrības, ja? Ievēlot prezidentu, vai arī mēs valdību veidojam caur parlamentu, tā kā Latvijā. Ja? Uz cik gadiem mēs viņu ievēlam, kādā procedūrā mēs viņu ievēlam, kad ir jārīko vēlēšanas, vai valstī pastāv kaut kas tāds kā konstitucionālā tiesa, kas tad arī var pārbaudīt katru likumu vai katra izpildvaras akta atbilstību satversmē, vai pastāv vēl kaut kādas interesantas institūcijas, piemēram, kā valsts kontrole un tā tālāk. Es saku, tā ir tā visa daļa, kas darbojas šajā pirmajā punktā, ja, galvenās politiskās institūcijas, kā viņas veidojas, ja, pēc kādiem principiem viņas darbojas. Ja. Sākot ar absolūtām banalitātēm, piemēram, cik locekļi ir parlamentā, un beidzot ar ļoti tehniskām visādām lietām, piemēram, vai prezidents drīkst atkāpties, un ja prezidents atkāpjas, tad kas notiek? Tas liekas it kā pašsaprotam, bet to ir jāregulē. Dažādi varianti, kas var notikt, piemēram, ja prezidents atkāpjas. Viens variants – rīko uzreiz jaunas vēlēšanas.